Sveiks! Šis būs ģenerālais lasījums zivīm. Atceries, ka šis nav personīgais, tāpēc ne visi ar tevi var rezonēties, tāpēc noskaties arī savu mēnesi un astronomu zīmes video, lai iegūtu dziļāku kopskatu. Šis video pēc tam tiks publicēts manā YouTube kanālā. Ievēlēs privātu lasījumu, raksti man privāti. Bet tagad paskatīsimies, kas zivis sagaida septembrī. Saules, mēnesis, astronomu zīmes pārstāvjiem zivīm. Ko jums sola tarot kārtas septembrī? Zivis septembrī, lūdzu. Kas? Labi. Kārtas saka stop, tad stop. Zivtiņas, jā. Ļoti spēcīga saikne ar ģimeni, ar savu veidu tradīcijām, vēlmi īstenot kādus plānus, skaidrs redzējums mērķim vīzijai, vēlme parādīt sevi bišķiņ augstākā pozīcijā par citiem, jā, vai nu mācīt kādu, vai pašam mācīties, dabūt kaut ko jaunu, jā. Bet šis parāda to, ka tu pārēji pavisam jaunā līmenī savā dzīvē, jo tu atstājies muguras kaut kādas nedrošība un bailes, un tagad tev top skaidrs, kas tev ir jāatstājies muguras, kādas transformācijas tev jāveic, lai ienāktu šajā saules pozitīvajā enerģijā. Kā tu redzi, nāve transformācija, ja, te mēs no nakts pāriem uz sauli. Ļoti, ļoti labs lasījuma, teiksim tā, sākums. Pāriet no, teiksim tā, negatīvā uz vairāk pozitīvo. Varbūt, jā, septembrī nāks kaut kāda apgaismība, apskaidrība par to, kas ir jādara, kā vajadzētu rīkoties. Tavs izaicinājums ir tiešām atstāt pagātnē visas sāpīgās lietas, visu to, kas tev ir radījis pārdzīvojumus, stresu, nodevību un tā tālāk. Varbūt kāda daļa no jums pārtrauks attiecības vai šķirsies ar savu partneri, jā, vai arī, teiksim tā, tiks pārvarētas kaut kādas grūtības. Sakarā ar to, kas ir sakrājies uz sirds, kādi pārdarījumi un tā tālāk. Pagātne, kas iespēdo nākotni, zobeņu četrnieks. Jā, ir bijusi sajūta, ka ir atsvešināšanās vai vientulība vai vēlme palikt vienatnē, sakrāt savus spēkus, attiet no visiem maliņā, padomāt un, teiksim tā, lūgt pēc palīdzības augstākiem spēkiem, jo šis cilvēks, viņš salīdz rokas ir tādā lūkšanas stadijā, un arī šeit viņš tā kā bez mazai izstāsta, kad savienojās šī palīdzības vaicāšana vai vēlme sadziedēt šīs brūces, kas ir sirsniņā. Pagātnē, kas attālinās, zobeņu devītnieks. Jā, nu, kā jūs redzat, šeit ir ļoti liela, spēcīga zobeņu enerģija, prāts, jā, mums ir ļoti bēdīgas situācijas, kas mums radījušas stresu un pārdzīvojumus un ļoti, ļoti uztraucamies par kaut kādām lietām, kas mums ir rada šīs grūtības, jā. Bet kā es teicu, kavas apakšā mēs pārējām no šīm bailēm, no šīm sāpēm, no šīs tumsas mēs pārējām jauno līmeni uz gaismu, uz optimismu, jo šis ir pagātnē. Tavs izaicinājums ir tikt pāri šīm lietām, kas tavu sirdi nospiež. Tavas cerības, vēlme un sapņi, redzi? Uguns, vēlme izdarīt kaut ko, uzņemt iedvesmotu rīcību, iegūt jaunus panākumus, tikt galā, izdarīt kaut ko, uzņemt iedvesmotu rīcību, iegūt jaunus panākumus, tikt galā ar izaicinājumiem, ņemt jaunas iespējas un virzīties ārā, darīt kaut ko
radošu, teiksim tā, vai sevis pilnveidojošu, lai varbūt pat neatliek tik daudz laika uztraukties par šīm lietām, kas ir bijušas pagātnē, jo šī ir pagātne. Ja tev ir vajadzīgs laiks vienatnē, nebaidies pieņemt lēmumus, kas nāks tev par labu, lai tev pašam palīdzētu. Ļoti tuvu nākotne, kaustupāši, ja. Pavisam vai daļai no jums nāk jauns cilvēks iekšā, jauns piedāvājums, jauna palīdzība, jauns sapnis, jauna ideja, ko realizēt, lai, teiksim tā, spētu atkal atgūt šo dzīves prieku, un lai mums nav jāredz visa dzīve beidīgās krāsās. Ja? Jo mēs ejam no tumsas un neziņas uz gaismu, uz prieku, uz enerģiju, uz labām domām. Iekšējie faktori, jā, emocionāli varētu būt, ka lietas ir ok, bet, kā es teicu, jā, turās kaut kas zemapziņā, paslēptas kaut kādas lietas, kuras tagad tiek izcēltas gaismā, mēs pie viņām strādājam un tiekam galā ar savām emocijām. 2 devītnieki, tas nozīmē to, ka mēs jau esam sasnieguši tādu līmeni, ka mēs atgūstam šo prieku un spējam tikt galā ar pagātnes lietām. Ārējie faktori, lietas, cilvēki, monētu dūzis, gribētu teikt. Jā, 2 dūži, jauns sākums kaut kādām lietām, jā. Jaunas iespējas attīstīties, realizēt kādu savu sapni, kādu savu ieceri, kādu savu projektu, jaunas darba iespējas, paaugstinājums, tiešām piedāvājums uzsākt kaut ko, mācīties, kaut ko apgūt, kaut ko sevis pilnveidošanas vārdā, jā. Bailes. Jā, bailes mums ir ģimene, bailes mums ir drošība, bailes mums ir stabilitāte, nauda. Bet nebaidies, neuztraucies. Tu ļoti pārdzīvo, tu esi bijis šajā stāvoklī. Tagad tev nāk jaunas iespējas iekšā, ja? Un kas no tevis prasa šo pārliecību un optimismu un spēku, jo tava vēlme ir strādāt, tava vēlme ir darīt, tava vēlme ir realizēt. Un reku visums tev dod šos instrumentus fiziskajā pasaulē tikt ar tiem galā, bet tu nedrīkst savam prātam stāties sev ceļā. Jo tavas bailes ir šī stabilitāte, šī ģimene, šī drošība. Vai būs, vai viss sanāks, vai viss izdosies. Jauns optimisms, jaunas idejas, sadziedēt sirdi, piedāvāt iespējas atrisināt šīs problēmas. Un gala iznākums imperatora. Ļoti labi, viss būs kārtībā, viss būs droši, viss būs stabili, ar visu tu tiksi galā, ne par ko tev nav jāuztraucās. Mēs no šīs piesardzības, šiem pieņemtajiem lēmumiem, no šīs piesardzības, no šīm bailēm, no šīs neziņas transformējam sevi. Vecās lietas atstājam aiz muguras, atstājam pagātni, tur, kur viņai jāpaliek. Vērojam pozitīvismu, priecājamies par lietām, kas mums ir, priecājamies par sauli, esam pozitīvi noskaņoti, atstājam pagātni aiz muguras, ņemam jaunas iespējas, noticam sev, mīlam, ejam, daram, cīnamies, nebaidamies jautāt palīdzību, ja tā ir nepieciešama, uzticamies savai ģimenei, uzticamies saviem draugiem, meklējam atbalstu, kompanionus. Beigās super, brīnišķīgi būs. Ideāli, būs komforts, būs stabilitāte, ar visu tiksi galā. Un šeit arī raža ir gatava, jā. Septembris būs ļoti labs mēnesis, tikai tad, ja tu neļausi savām domām stāties tev pretī, jo tava šī augstākā apzināšanās, kas tev ir jādara, kā tev ir jārīkojās savu mērķu vārdā, vienkārši brīnišķīgi. Zivtiņas mīļās, ļoti skaisti. Lai jums ir brīnišķīga šī diena, lai jums ir fantastisks šis mēnesis un paldies! Tā!